Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa. Dievs ir ar mani 4. nedēļas lasījums. Svētdiena, ceļojuma beigas. Prieks, ka atkal klausies kārtējo lasījumu. Aicinu šonedēļ tev atrast laiku, lai klausītos savos draugos, sarunātos ar viņiem un varbūt iegūtu jaunus draugus. Šīs nedēļas tēma ir par to, kā Jēkabs strādāja pie tēvoča Lābana, un tās galvenā doma ir šāda. Tā kā Dievs man piedod, es varu iemācīties piedot citiem. Ieklausīsimies! Ar Dieva debesu eņģeļiem kā sargiem Jēkabs devās ceļā uz Hārānu paceltu galvu un dziļu mieru sirdī. Viņam bija piedots. Viņš bija melojis un krāpies, bet Dievs viņam bija piedevis. Jēkaba vainas un bezcerības sajūta bija pazudusi. Bībelē ir teikts: svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Apmēram 3 nedēļas pēc Bēteles pamešanas Jēkabs tuvojās sava ilgā un bīstamā 804 kilometrus garā ceļojuma beigām. Vienīgi ar to, kas mugurā un gana spieķi rokā, viņš nonāca pie akas, pie kuras atpūtās gani un to ganāmpulki. Jēkabs jautāja: brāļi, no kurienes jūs esat? Viņi atbildēja: mēs esam no Hārānas. Kādas brīnišķīgas ziņas! Viņš to bija paveicis. Pēc tam Jēkabs jautāja par savu tēvoci Lābanu, vai gani viņu pazīst. Jā. Tad gani norādīja uz kādu jaunu sievieti, kura bija ceļā uz aku. Redzi, tur nāk viņa meita Rahēle ar lopiem. Jēkabs piesteidzās pie akas un novēla no tās smago akmeni. Ar jaunu sparu viņš sanesa ūdeni visām Lābana aitām. Tad viņš pievērsās savai māsīcai. Ko viņš izdarīja, sveicinot Rahēli pirmo reizi? Izlasīsim 1. Mūzes 29. nodaļas 9. līdz 12. pantu. Kamēr viņš vēl ar tiem sarunājās, nāca Rahēle ar sava tēva sīklopiem, jo viņa bija gana. Un notika, kad Jēkabs ieraudzīja Rahēli, savas mātes brāļa Lābana meitu un savas mātes brāļa Lābana sīklopus, tad Jēkabs piegāja un novēla akmeni no avota un padzirdināja savas mātes brāļa Lābana sīklopus. Un Jēkabs skūpstīja Rahēli un savu balsi pacēlis raudāja. Un Jēkabs izstāstīja Rahēlei, ka viņš ir tās tēva radinieks un Rebekas dēls. Tad viņa tecēja un izstāstīja to tēvam. Iedomājieties, cik laimīgs un atvieglots jutās Jēkabs, sastopot savu ģimeni pēc tik ilga vientuļa ceļojuma. Ar smaidu viņš noslaucīja laimes asaras. Viņš bija drošībā. Viņam bija piedots. Dievs viņu bija vedis pie ģimenes. Padomā un pastāsti. Cik atšķirīga varētu būt Jēkaba ierašanās, ja viņš nebūtu pieredzējis Dieva piedošanu?
klausīsimies jaunu atmiņas panta dziesmu, kas atklās, kādas domas Dievam ir par mums. Jo es zinu, kādas man domas par jums. Saka tas kungs, Miera un glābšanas domās, miera un glābšanas domās. saka tas kungs, Jo es zinu, kādas man domas par jums. saka tas kungs, Miera un glābšanas domās, miera un glābšanas domās. saka tas kungs, Un neļaunumā un ciešanu domās, kā es jums beigās došu, to, ko jūs cerat. Jo es zinu, kādas man domas par jums. Saka tas kungs, Miera un glābšanas domās, miera un glābšanas domās. saka tas kungs, Jeremijas grāmatā 29:11. Āmen, āmen. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka viņa piedošana mūs maina un dara laimīgus.